pār tukšajiem skatlaugiem, un es līdz galam dažkārt citu partiju pārstāvju piedāvājumu šajā sakarā nesaprotu, ja? Jo, ja īpašums ir privāts, tad privāta īpašnieks kaut kādu iemeslu dēļ uzsaka nomas līgumu konkrētam īrniekam. Tur var būt tikai viens variants. Viņš nemaksā vairāk par telpām. Viņš mēnesi, 2, 3 nemaksā. Viņš saka, draugs mīļais, šķiramies. Ja? Tev slikti, man slikti, es tā negribu tālāk dzīvot. Kā to var regulēt kaut kā pašvaldība, es tā īsti nesaprotu. Ja? Piemēram, šajā te mājā, kur mēs sēžam, tu maksāt, piemēram, kādi 2000 eiro par kaut kādu platību, un es, teiksim, Rīgas doma, zini, tev svarīgi, lai tev visu laiku ir, kaut kādi 5 gadi tev ir izīrēts, tev viss notiek, mēs tev iedosim nekustamā īpašuma atlaidi. Varbūt tāda opcija pastāv, ja? Bet cik tad ir to māju, ja, ar kuru īpašniekiem tad ir jārunā, kaut kāda līguma jāpārslēdz. Es tīri no tāda birokrātijas viedokļa to nesaprotu. Jo kāpēc tad tie, pirmā stāva tās vietas varās ciet? Tur ļoti banāls iemesls, ka vienkārši sabiedrība kļūst ar vien maksāt nespējīgāk, kā rezultātā, ja tu turi kaut kādu objektu, vai tas ir veikals, kafejnīca, restorāns, tātad tie ienākumi, kas tev ir, viņi nesedz tos izdevumus, un īre ir viens no būtiskiem izdevumiem šajā sakarā. Es domāju, ka tas ir kaut kā saistīts ar visu pārējo valsts ekonomiku, ar iedzīvotāju ienākumiem, un jautājums ir, kā Rīgas doma to var ietekmēt. Es teikšu tā, es redzu tikai nekustamā īpašuma nodokļu opciju, bet organizatoriski, kā to izdarīt, es īsti nesaprotu. Tagad Rīgas doma, starp citu, bija finansējums kaut kādi 200 000 pirmo stāvu veikaliņu savešanai, kā veikali tur vēl kaut kas tāds. Bet, tie 200 000 un tur līdz 10 000 katram tā kā atbalstu piešķīra. Tas ne tikai fasādēm, bet arī tā kā telpām tur var labi iekārtot. Tas ir diezgan maz. Tas ir Rīgas vēsturiskajā centrā. Tas ir apmēram līdz Ģertrūdes baznīcai jaunai, jau uz to pusi, un uz otru pusi nezinu, cik viņš tālu sniedzās, bet jā. Nē, var, protams, mākslīgi padarīt pievilcīgāk kādu vienu rajonu vai kaut kādu teritoriju. Ja, piemēram, jāpadara pievilcīgi tikai Vecrīga, ja, manuprāt, tad tur ir diezgan vienkārši to izdarīt, ir tas mehānisms, ko tu tikko izstāstīji. Ja. Ja tā, tad jā, bet te jau runa ir par to, ka tu brauc pa Brīvības ielu līdz Berģiem, ja, un skaties, kas notiek, vai kaut vai pa Čaka ielu no stacijas līdz Zemitāna tiltam, ja, tad tu vēro, tur jautājums, tad ir kaut kāda teritorija tiek iezīmēta, ja, kura tagad tiks atbalstīta, lai tur kaut kas notiek, un lai turistiem tur ir patīkami uzturēties, tad tā arī vajag pateikt, ja. Lūk, šo daļu mēs atbalstīsim. Tev neliekas, ka pa to pašu Čaku ielu tuvāk centram, tie veikaliņi izmirst tieši dēļ tām stāvvietām mašīnu, ko mēs jau iepriekš runājām. Jo tur jau nav kur apstāties, ja es gribu aiziet uz kādu veikalu, tad īsti, tad tur jābrauc kaut kādā šķērsieliņā. Redzi, protams, ka lielveikali rada ļoti lielu konkurenci, un tur šie jautājumi ir atrisināti. Tev nav problēmas nolikt mašīnu, vismaz pārsvarā vienmēr vietu atradīs, ja, vairāk vai mazāk kā kurā diennakts stundā. Tur ir, principā, viss nopērkams, viss pieejams, un kāpēc, lai es brauktu uz centru, ja tas nav kaut kas ļoti specifisks, ko var nopirkt tikai tur, mēģināt te kaut kur noparkoties, ja, un tā tālāk. Ja. Tie visi faktori kopā strādā, bet galvenais, manuprāt, tomēr ir iedzīvotāju pirktspēja. Ja. Sevišķi, kas attiecās uz kafejnīcām un restorāniem, jo šodien, ja tev restorāna apmeklējums maksā 30-40 eiro, ja, tad jautājums, cik ir cilvēki, kas regulāri to var atļauties, tad ir tas jautājums attiecībā uz turistiem. Ja, ja viņu nav, tad vēl jau vairāk tā ir problēma.